Viena pasaule svin Jāņus, otra pasaule sēras. Manā dvēselē. Es visu savu mūžu gaidīju cilvēku, kas pie manis atnāks. Visu savu mūžu. 34 gadus. Es gaidīju cilvēku katru dienu, katru stundu, sekundi, minūti. Arī šodien. Jāņu vakarā. Bet nu vairs nav viņš. Nav. Te bija, un te vairs nav. Kā zīdains raudāju, kā tīnis raudāju, kā pieaudzis cilvēks raudāju, kā vīrietis, kurš katram vīrietim ir kā atsaraugs. Bērns un dēls. Bērns ir kaut kā ar mātes gādību izaudzis ar pašspēkiem, bet tēvs tur nepiedalījās. Tāds kā lāsts. Lāsts. Tomēr zināt, ka viņš blakus tev ir, bija, bet kad vairs nebūs nekad. Kad Jāņu vakarā svētkos, tas ir jāapzinās. Gribās reāli kādu nosist. Emocionāla būtne, jā. Vienmēr un vienmēr. Tāds biju, tāds esmu un vienmēr būšu. Bet liktenim es piedot to nevaru. Tēvs neatnāca nevienu reizi pie manis. Ne dzimšanas dienās, ne vārda dienās, ne svētku dienās, valsts svētkos, saulgriežos. Neatnāca. Nevienu reizi neatnāca. Lai gan zināju, ka esmu blakus novadā, pagastā, ciemā, un dzīvoklī. Bet neatnāca. Man ir 34 ar pusi. Es gaidīju rotaļlietas, dāvanas, puķa pušķi. Es gaidīju kūkas. Es gaidīju izklaides, spēles. Es gaidīju visu, bet tā arī nesagaidīju. Es gaidīju, ka man kādreiz kurpe nopirks, apģērbu iegādāsies. Es gaidīju, ka man
Kādu mācību priekšmetu man nopirks, bet tā arī nesagaidīju. Es cerēju kādu dienu aiziet uz koncertu, kino, teātri. Ar cilvēku, kas mani gādāja. Bet šodien es saņemu neko. Jau 3 dienas jau bimbāju. 3 dienas, 3 naktis. Raudu, bimbāju. Tā kā memmīts, tā kā ik viens. Bimbulītis mazais. Vienam tas ir normāli, vienam tas nav normāli. Esmu izpsihojies, izlādējies. Jēgas nekādas. Viņš vairs nav. Pats svarīgākais. Radinieki tuvākie to zināja, ka esmu viņa bērns, ka esmu viņa dēls, ka dzīvoju blakus netālu no viņiem, bet tomēr neviens neatnāca un nepateica. Dzintar, tavs tēvs ir devies Dieva mierā. Neviens neatnāca, nepateica, kad tas bija, ar ko viņš aizgāja, vai ar infarktu, vai insultu, vai slimība, vai aiz kreņķiem, vai nodzērās, vai nopīpējās. Varbūt bija vēzis. Nē. Neatnāca un nepateica, ar ko. Bļaļ, šitā cūcība, nolādētā cūcība. Nepateica, kad ir bēres, cikos ir bēres, kur ir bēres. Nepateica. Bet zemes klēpī viņu guldīja. Jā, visi tiek guldīti. Bet parasti jau ar bērniem, sievām, bērniem, blakus. Bet manis tur nebija. Man nebija iespēja aiznest nevienu puķi. Man nebija iespējas apģērbties uzvalkā, lai tēvu izvadītu pēdējās dzīves gaitās. Man nebija tādu iespēju. Neviens radinieks neatnāca un nepateica. Es dzīvoju 8 kilometrus no tuvākā radinieka, kurš zināja, kurš iespējams pats bija, bet neatnāca un nepateica. Es paraudāšu, es raudu, papsihošu, es psihoju. Jā, es to daru. Un to darīšu. Kā man to varēja nodarīt liktenis? Uz valsts svētkiem man neatnesa neko, bet uz saulgriežiem man atnesa sēras.
Vai es esmu upuris? Nē, es neesmu upuris. Vai es sēroju? Sēroju. Vai tas ir netaisnīgi? Tas ir netaisnīgi. Paldies, mani mīļie radinieki, par neko. Ar tuvākajiem tēva radiniekiem, pieaugušajā statusā, man vairs nav nekas runājams. Pilnīgi nekas. Ar bērniem un mazbērniem es varbūt uzsitīšu kādu klaču. Bet tas arī viss. Tantes un onkuļi, jūs zinājāt, ka es esmu viņa bērns, ka viņa dēls es esmu. Jūs zinājāt, kur es dzīvoju, un vienalga jūs neatbraucāt un nepateicāt. Ja nemaldos, vecmamāt, tu esi dzīva, tu, manuprāt, biji viņa bērēs. Un pirms tu aizgāji uz bērēm, tu nevarēji atbraukt un pateikt savam mazdēlam, ka tētis ir miris. Tantes un onkuļi, tēvoči vai kā jūs tur saukt. Mēs vairs radinieki neesam viens otram. Mani aizmirstiet uz mūžīgiem laikiem. Šis ir publisks paziņojums jums. Ar bērniem es varbūt uzsitīšu klaču, varbūt. Bet ar jums, jūs mani visi, arī tēva otrā sieva, jūs visi man derdzaties. Tāpat arī tēvoču vīri saviem bērniem ir. Tantes, sievas, mātes saviem bērniem. Bļāviens, jūs kaut ko tādu saviem bērniem arī novēlat. Neuzzināt, ar ko jūs aiziet. Neuzzināt, kad ir bērns, kur glabās. Jūs to novēlat savam bērnam? Tēvoči, savām sievām arī pasakiet. Lai netuvojas man. Mēs draugi vairs neesam. Ar jūsu bērniem es vēl parunāšu. Tāpat arī tantes. Pasakiet saviem vīriem. Lai netuvojas man. Mēs neesam radinieki vairs. Ar jūsu bērniem es vēl bišķi pakačošu kaut kur, nezinu kur. Bet ar jums, pieaugušiem, mūsu bērnu, vecāki jūs. Mēs vairs neesam radinieki. Mēs nerunājam, netuvojieties man. Jūs esat musara vērti. Atkritumi. Cūkas. Bija kaut viens no jums, tantes un onkuļi, kaut viens no jums bija uz mana tēva bērēm. Bet jūs neuzaicinājāt mani. Es savu tēvu pārabedīšu. Kukšu kapos. Tur viņš gulēs, man nekur citur. Un visi tie, kas stāsies man ceļā, pieaugušie,
Es jums parādīšu, kur vēži ziemo. Un vecomāte, kā tu varēji savu mazdēlu neuzaicināt uz paša dēla bērēnu? Par to sievu es saprotu, viņai nav nekādas darīšanas ar mani. Bet vienalga maita. Kurva. Bet nekas. Es novēlu jums visiem tieši to pašu. Neredzēt savus bērnus jūsu pašu bērēs. Jo viņi vienkārši, es novēlu viņiem neuzzināt, kad jūs maitas nospēksiet. Tantes un onkuļi no mana tēva puses dažādās pakāpēs un tuvos vai tālos rados mēs vairs draugi neesam. Mēs neesam paziņas. Ar jūsu bērniem es parunāšu vēl, bet tas arī viss. Mērļu banda. Mērļu banda.